Jā, sveicināti visiem. Tad šodien iziesim cauri tādam vēl vienam veidam, kā pasīties uz elektroauto kā daļu no uzņēmuma būtības. Bet, lai nedaudz saprastu, kā līdz tam nonāk, tad īsos dažos vārdos par pašu Rocketbean. Tad Rocketbean strādā 3 dažādās prizmās. Tad pirmkārt, mums ir savs kafejnīcas tīkls, ar kuru ikdienā operējam. Tad ir servisa nodrošināšana B2B segmentā, jeb respektīvi degvielas uzpildes stācijas, biroji, kafejnīcas, viesnīcas, kurām vajag ikdienā nodrošināt sākot no kafijas pupiņām līdz servisam, kafijas aparātiem un vispār pilniem konceptam. Līdz arī reālai ražošanai un izēvielu tirdzniecībai ne tikai Baltijā, bet arī ārpus tās. Ja to varētu vizualizēt, es izstāstu apmēram šādi. Tātad gan grauzdējam, gan arī mācāmies savu praksi ar savām kafejnīcām un to praksi transformējam arī uz mūsu sadarbības partneriem. Datos tas izstāsta apmēram šādi. Tātad vidēji dienā 64 censoņi darbojas par un ap kafiju un dara tā, lai šī kafija nonāk mūsu sadarbības partneriem augstākajā iespējamā kvalitātē. Bet viss vienmēr nebija tā. Tad savulaik, ja mēs paejam nedaudz atpakaļ, tad tālajā 2007. gadā Džetra Džeki sanāca kopā ar ambīciju mainīt kafijas pasauli, jeb kafijas skatu Latvijā kopumā, jo tajā laikā kafija kā tāda nebija īsti tāds populārs dzēriens un nebija tāda takeaway, jeb līdzņemšanas kafijas standarti kopumā vispār. Un radās jautājums, kā tad reklamēt savu produktu? Šajā gadījumā produkts, kas ir izēviela, ko tu tiešā veidā baudi dzerot. Un tad radās ģeniāla ideja paņemt iekšdedzinēju mašīnu, vecu T2 busiņu, renovēt to un kafijas automātu iestrādāt šīs te automašīnas aizmugurē. Un braukt par Latvijas apjomīgākajiem festivāliem, cienāt publiku ar šiem te dzērieniem. Jāsaka, ka nekas daudz nav mainījies arī šodien. Arī šodien mēs joprojām to darām. Tagad jau visā Baltijā laiku pa laikam ar šo te veco vintage stila busiņu braucam uz festivāliem, vairāk kā tāda zīmola pievienotās vērtības viedokļa, bet cienējam cilvēks ar kafijām. Lūk, un gadiem ejot, biznesa attīstās, palielinās arī šo te B2B, jeb business to business klientu īpatsvars, un nonācām pie secinājuma, ka apmēram 65% sadarbības partneri atrodas Rīgas vai Pierīgas teritorijā. Ko tas nozīmē mums, ka, ja tajā laikā mēs vēl piegādes mūsu partneriem veicām vai no ar mūsu tehnisko inženieru palīdzību vai pārdošanas cilvēkiem, tad tagad jau bija tas moments, kad ir jāsāk domāt, mums vajag loģistikas cilvēki, kas piegādā šo te izēvielu katru dienu, kā pilna darba laika cilvēks. Kā izriet nākamā problēma, tad kādu piegādes auto izvēlēties. Un te mēs pastījāmies uz tādiem relatīvi vienkāršiem kritērijiem, bet svarīgiem tieši mūsu biznesa specifikai. Tad pirmkārt Rīga, centrs, Vecrīga vai tuvais centrs, maksas stāvvietas, maz vietas, kur noparkoties vai kur vispār vēl kaut kādus manevrus. Relatīvi īsa distance, jo mūsu noliktava atrodas, teiksim, tālajā centrā. Un respektīvi tad radās doma, tad piegādes auto ir vajadzīgs, bet tad kāds, un ap to laiku arī parādījās kaut kādi jautājumi par ilgspēju. Tur fonā sāk tie jautājumi parādīties. Tad lūk, šāds bija tas pirmais mūsu veikums. Ja elektro, tad ejam, šajā gadījumā Nissans. Viens no faktoriem – pieejama cena. Man liekas, viens no arī pirmajiem piedāvājumiem komerces transportiem, kas bija ērts manevrēšanā, ļauj izmantot autobusu joslas, parkingu centrā. Un paralēli tam, te iet 2 stāsti, ir arī mums tāda kā zīmola attīstība, jeb zīmola krīze no King Coffee Service. Zīmola mēs sākam komunicēt jau 2, arī Rocketbean, kas ir principā viens tas pats uzņēmums. Un tad šajā brīdī mēs izskatāmies apmēram šādi, kā tāds 14-gadīgs tīneģers. Bet laika gaitā mēs saprotam, ka šī piegādes automašīna parādās dažādos pasākumos vai tādās mārketinga kampaņās un akcijās. Un rodās tāda pirmā apziņa, ka tur ir kaut kas vairāk kā tikai piegādes automašīna. Un arī šeit, kā redzat, jau cits dizains, bet tad pienāk skaistie 18 gadi un dzīve, tā teikt, piespiež nedaudz pie zemes un dabas stihija ļāva mums tā teikt, apdomāt vēlreiz, ko tad darīt ar piegādes automašīnu, jo viņa tiešā veidā tika iznīcināta. Lūk, un jautājums atkal tas pats, tad kādu piegādes auto izvēlēties, ja versija 2.0. Un tas notiek laika posmā arī, ka uzņēmuma iekšienē mēs domājam par to, ir tak būtiski domāt ne tikai gada ietvaros, kāds ir budžets, kas ir pats par sevi saprotams un būtisks, bet kur mēs gribam nonākt 10-15 gadu robežās, jo mūsu biznesa mērķis nav viņu izbeigt drīz, bet turpināt attīstīt un augt tālāk. Un te neliela atkāpe ārpus konteksta nedaudz, bet tomēr
jūsuprāt, cik maksā šāds te kafijas aparāts? Un iedošu burtiski 7 sekundes apdomāt. Pirmais skaitlis, kas nāk prātā, uzticaties tam. Un biežākās atbildes šeit ir aptuveni starp 5–10 tūkstoši, tie jau būtu tādas augstas atbildes. Bet realitātē šāda tehnoloģija maksā vidēji 40 000. Un tad būtu jautājums, kurš būtu gatavs maksāt 40 000 par kafijas aparātu? Un atbildi ir diezgan daudzi. Diezgan daudzi, kuriem kafija ir bizness, kuriem ir jāpagatavo līdz pat 1000 dzērieniem vai vairāk dienā, respektīvi vajag ražošanas iekārtu, kas dara savu darbu nepārtraukti 24/7. Līdz ar to rodās tāda pirmā likuma sakarība. Nodrošinam, protams, ne tikai šāda veida iekārtas, bet arī šādas relatīvi dārgu investīciju, bet atkal ar domu, kāds no tā būs labums tam gala patērētājiem, jeb šajā gadījumā biznesa veicējiem. Un šeit ir tieši algoritms, labāks iekārtas, būs arī veiksmīgāks rezultāts, stabilāki kafijas dzērieni, lielāki ieņēmumi. Tāda diezgan vienkārša korelācija. Kas rada atkal šos te jautājumus par to transportu, kādu tad viņu ņemt to piegādes automašīnu? Un tad rodās vēl citi jautājumi. Tad kādas ir mūsu vērtības? Ja kafijas risinājumi varbūt arī pa 40 000, tad tāpat laikā mums ir kaut kādas noteiktas vērtības un arī kaut kāds vēstījums, kuru mēs gribam dot. Un tad bija vēl viens tāds trešais jautājums, vai ir kaut kāda mārketinga iespēja. Un mārketinga iespēja ļoti banālā veidā paņemot no interneta. Tad, ja es gribētu Latvijā pateikt, rekur ir Rocketbean zīmols, mēs strādājam ar kafiju, izliekam viņu uz vides reklāmas, piemēram, ceļa malā, tad šis ir vienkārši no interneta lapas paņemts standarta piedāvājums. Visticamāk, viņš varētu būt arī labāks vai citādāks. Bet vidēji tas maksātu nepilns 8000 mēnesī, lai reklamētu zīmolu ielas malā. Jeb gadā, tad tie cipari, kā jau redzat. Lūk, un no šī aspekta tas bija tāds pēdējais grūdienis, lai pieņemtu lēmumu virzīt šo te mārketinga stāstu tālāk. Tad lūk, šis ir mūsu šī brīža piegādes auto, jeb Volkswagen ID Buzz. Varētu teikt, mazdēls mūsu vecstāvam, T2 busiņam, kurš vēl joprojām arī ir mūsu pārvaldībā, bet vairāk jau kā 2 reizes gadā izbraukšana no pagalma, tur 5 km radiusā kādu pasākumu. Bet kas notika? Tad pirmkārt, atrisinājās visi tie paši punkti, kas mums bija svarīgi. Tad gan stāvvietas, gan autobusu joslas pats par sevi saprotams. Vidē draudzīgs, kas ir svarīgs, īstenībā secinājām, ka mums tas bija būtiski, bet vēl būtiskāk bija mūsu sadarbības partneriem. Jo lieli ārzemju zīmoli, lieli biroji ar pasaules nozīmīgiem nosaukumiem, viņiem ir ārkārtīgi būtiski šī ilgtspējas rādītāji. Tad kā viņi saņem kafiju savā birojā? Lūk, un tas bija arī tāds nezināms vēl bonus tajā laikā, kad apzinājāmies, bet ne pilnībā, bet to mēs saņēmām tikai brīdī, kad sākām tiešām vadāt šīs piegādes un komunicēt par to. Un atkal, kāpēc tieši šāda veida izmēra automašīna? Mums ir konkrēta specifika. Mums ir 2–3 uzkraušanas dienā no mūsu centra adreses. Aptuveni 50 km radius ir maksimums, ko mums vajag izbraukt. Līdz ar to mums nevajag lielu kravnesību, bet galvenais, lai viņi manevrēt spēja. Un daļēji mēs viņu sākam izmantot kā zīmola atpazīstamības simbols. Un kas ir tās, sauksim to par atkal nezināmajām sekām, ar kurām mēs absolūti nereiķinājāmies? Šis ir Lauris. Lauris ir mūsu loģistikas galvenais cilvēks, jeb uzņēmums seja, jeb cilvēks tas, kas sastop ikdienā mūsu sadarbības partnerus katru dienu. Viņš sastop vairāk nekā mūsu pārdošanas cilvēki vai mūsu inženieri, kas brauc labot kafijas aparātus vai veikt apkopes. Un šis ir viņa pilnībā paša entuziasma veltīts ieraksts sociālā tīklā. Respektīvi, viņš lepojas ar to, ko viņš dara, lepojas ar automašīnu, kuru viņš brauc. Un rodās tāda neizmērāma vai neloģiska sakarība par to, kad ir cilvēks, kas deg par savu darbu, par to, ko viņš dara, un ar automašīnu, kādu viņš brauc, un viņš to nes arī mūsu klientiem. Tātad teorētiski neizmērāms, bet atkal otrā pusē datus jau var pievilkt. Kas vēl bija secinājums no šī Laura, braukšanas ērtums un pieredze. Uzņēmumā ir dažāda līmeņa mašīnas, un arī ir iespēja pabraukāt ar augstākas klases, varbūt, varētu teikt, luksus klases automašīnām kādu reizi, tad šī dinamika vai braukšana īstenībā diezko daudz neatšķīrās. Tas bija tas pirmais secinājums. Un arī tagad, ja mums tur jāsmainās ar kādu mašīnu, arī ja pašam kādreiz vajag kaut ko aizvest, piemēram, kādam klientam, tad izbraucot šo ID bazi, tev rodās tāda pavisam cita braukšanas pieredze. Un
līdz ar to, kas notika vēl, zīmola vērtības sakrita, un šis te vēstījums vai asociācijas, un nereti vēl joprojām mēs dzirdam šo te salīdzinājumu, ka, nu redzēju jūsu ID bāzi, nu, brītīgi forši, ka jūs tādu automašīnu izvēlējāties, un tas arī rada tādu sajūtu, nu, kad arī jūsu produkts ir, nu, tiksim tā, augstvērtīgs, augstas klases, kas ir šis te netīšais iegums, un tā asociācija, kas ir, nu, tieši tā, kas ir arī vēlama, jo, nu, mūsu produkts noteikti nav tas lētākais, nu, arī šī automašīna nav tā pat lētākā. Kas izvērtās to, ka tā ir īstenībā ļoti laba mārketinga kampaņas iespēja par šo te stāstīt. Tad neatkarīgi, kur tā mašīna nonāk, vai tā ir augstceltne biroja ēka, Skanstē vai šaura ieliņa Vecrīgā, no visām pusēm šo te zīmola mesidžu vai ziņu varam aiznest. Un tad tīri praktiski dažas lietas. Tad ir dažādi veidi, kā kafijas industrijā pielāgojam šī te ilgspēja un tāda modernizācija, kā piemēram, ilgspējīgs veids, kā piegādāt kafiju, ir ne tikai nopērkamā 1 kilogramīgā pakā, bet var vest šādos te daudzkārt lietojamos bunduļos, kuri ir iztīrām un lietojami atkal. Tad līdzīgi mēs skatījāmies arī uzlādes staciju, nu, kas būtu tāda pa pieejamu cenu, bet tāda moderna vai tāds, varētu teikt, startups. Un tad tepat netālu kaimiņos Igaunijā šādu te sadarbības partneri atradām ar pāris foršām featurām, kas palīdz mums šo te ikdienu padarīt vienkārši ērtāku. Kā piemēram, šis uzlādes stacija, viņai ir RFID karšu sistēma. Tas nozīmē, ka mēs varam gan mūsu loģistikas cilvēkam, gan arī uzņēmumu īpašniekiem, kuriem arī jau parādās elektroautomašīnas, jā, diezgan daudz, tad viņi arī var katrs fiksēt, kurā brīdī kas ko lādē, ērti grāmatvedībai, ērti uzskaitē. Un vēl viena forša lieta bija tieši šī iespēja lādēt automašīnu pēc biržas cenas. Respektīvi, mēs varam ieslēgt settingu, ka lēdātājs sāk strādāt tad, kad biržā cena ir izdevīgākā, nereti tieši nakts laikā. Un tīri praktiski, kā tas notiek, lādēšanas iekārta mums stāv pie iekraušanas. Tad, ja no rīta atbrauc Lauris uzkraut šo te produkciju, viņš pieliek lādēties ID bāzu, uzlādējās, sakrauja, teiksim, tur nākamās pasūtījumus, izbraukā dienas laiku, nu, dienas līdz dienas vidum, atbrauc apakaļ, atkal turpina lādēt. Un, respektīvi, tādā veidā, nu, situācija, kad mūsu automašīna būtu uz minimālās robežas praktiski neveidojās nevienā brīdī. Un līdz ar to ļoti esam atraduši tādu sev optimālu, ērtu variantu. Un tas ieteikums, nu, meklējiet, kas strādā jums. Un nevienmēr skatāmies no izmaksu viedokļa, bet ir arī tie uzreiz Excelī netaustāmi ieguvumi, lai gan arī te Excelī ieguvumi, kas var palielināt jūsu zīmola vērtību arī ilgtermiņā. Tā kā īsumā no manis tas arī viss.